Labvakar vēlreiz. Es ceru, ka esmu arī tagad redzams. Sāksim tad mūsu kārtējo tehnoloģiju pēcpusdienu, kuras šī vakar tēma ir viedā apkure. Tas, teiksim tā, būs tādā ļoti primitīvā līmenī stāstīšu. Ja te ir speciālisti par apkuri, tad viņiem varbūt nebūs tik interesanti. Viņi varbūt to jau visi zinās. Un balstīšos vairāk arī uz savu pieredzi šajā jomā, kas ir apkure. Mums runa nebūs tikai par to viedumu, bet arī par vispār par apkuras veidiem kā tādiem. Tā kā jā, un atgādināšu tad jautājumus, pēc tam būs iespēja visiem uzdot. Es atstāšu arī beigās savu e-pastu, droši varēsiet arī man rakstīt, ja pēc tam ir kaut kas, ko negribās apspriest, varbūt publiski tagad šajā Zoom platformā, tad droši pēc tam var arī man atrakstīt, uzdot jautājumus un mēģināsim tikt ar tiem galā. Tā, es sākšu ar savu prezentāciju. Tātad, iesākumā varbūt maza iepazīšanās. Mani sauc Edgars Šifers. Oriģināli esmu no Rojas, bet jau lielāko dzīves daļu esmu pavadījis Ventspilī. Par izglītību runājot, es esmu tāds IT cilvēks vairāk, informācijas tehnoloģijas. Tad esmu pabeidzis Ventspiles augstskolu, datorzinātnes un IT projektu vadību Liepājas universitātē. Un pieredze tieši IT jomā ir 15 gadi, vēl turpinās. Un 5 gadu pieredze ēku apsaimniekošanā. Te nav runa par daudz ievalkumu ēkām, bet par dažām pašvaldības ēkām publiskām. Un pats galvenais, ko es gribu izcelt, es esmu tehnoloģija entuziasts. Man patīk sekot līdzi, kas ir jauns pasaulē. Protams, tam visam izsekot nevar. Bet jā, ja es te būtu šāds entuziasts, visticamāk, ka es te nemaz nebūtu un nestāstītu par šīm lietām. Līdz šim esmu vadījis tehnoloģiju pēcpusdienas par tēmām elektroauto, ja tas ir tā vērts, par saules paneļiem, par video novērošanu mājās, par video reģistratoriem, un tad šī vakar tēma viedā apkure. Iesākumā īsumā apskatīsim dažādas apkuras veidus, no kuriem viens ir centralizētais siltumtīkls, ja pilsētas apkure, un te nav runa tikai par dzīvokļu mājām, šeit arī runa par privātu mājām. Piemēram, Ventspilī arī ir iespēja, jums ir paveicies dzīvot tuvumā šai centralizētajam siltumtīklam, tad jums ir iespēja arī pieslēgties šīm centralizētajai apkurei no pilsētas. Tad mums, protams, ir malkas, krāsnes un kamīns, ļoti klasisks apkuras veids, ko mūsu senči ir izmantojuši. Tad ir malkas centrālais katls, kur mēs tātad kurinam, un tad mums siltās radiātori mājās vai siltās grīdas. Granulu katls vai kamīns, gāzes katls, tad ir siltumsūkņi, kas man ir tuvāk tēma pašlaik. Un, protams, vēl dažādi citi apkuras veidi, kā jonu katli, reģis radiātori, elektriskie konvektori un ko tik cilvēki vēl neizdomā. Ja? Es, protams, izcēlu tos populārākos, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Varbūt īsi teorijas. Katram degtspējīgam, elektrība nav degtspējīga, bet katram enerģijas avotam ir sava šī siltumspēja, cik viņš no vienas vienības, respektīvi var kilovatstundas enerģijas iegūt vai no viņa sadedzinot, piemēram, koksni vai lietojot to pašu elektrību. Un tā īsumā, ja mēs skatāmies, centralizētajā apkurē, protams, mēs parasti to mēram megavatstundās, tad tā ir siltuma mērvienība, siltuma daudzums. Ja mēs esam pieraduši pie kilovatstundām, tad megavatstunda vienkārši 1000 reizes lielāk. Ja? Tad ir malka, ko mēs mēram kubikmetros, bet tur arī, protams, ir nianses, ir pērkubi, ir krāmētie kubi un tā tālāk. Granulas, ko mēs mēram tonnās, dabas gāzi kubikmetros, sašķidrinātā gāzi kubikmetros, ogles tonnās,
kurināmā degviela, kā mazuts, dīzelis vai tam līdzīgi, arī rēķinām tonās. Un siltumsūkņi un elektriskie šie te sildīšanās veidi, parasti rēķinām kilovatstundās, bet ņemot vērā, lai pievilktu šajā tabulā tos datus un būtu kaut cik salīdzinām, tad es arī izteicu tos megavatstundās. Tad megavatstunda ir 1000 reizes lielāka par mūsu ierasto kilovatstundu elektrības. Un pašreizējās cenas, ko es vismaz varēju arī tā kā sameklēt aktuālās, tad attiecīgi, cik katra šī mērvienība mums maksā. Pieņemsim, pilsētas centralizēta apkura Ventspilī, ja mēs ieskaitām PVN, maksā 102 eiro par megavatstundu. Un tad arī malkai. Es tiešām nezinu, neesmu pircis, bet vidējā cena, ko es internetā atradu, ir 50 eiro par kubu. Granula aktuālā cena un tā tālāk. Un tad mēs redzam kolonā siltuma spēja, ka mums ir katrs materiāls sadegot šai vienai vienībai, pieņemsim malkai. Ja vienu kubu mēs sadedzinām, mēs iegūstam 2000 kWh siltuma enerģijas. Granulām šī efektivitāte ir bišķiņ lielāka, tad 5000 kWh no tonnas. Dabasgāzei arī cits, un mēs redzam, ka visefektīvākais varbūt, ja mēs tā no tilpuma mērvienību salīdzinām, ir kurināmā degviela, pieņemsim, mazuts, ja? No 1 tonnas mazuta mēs varam iegūt 9800 kWh šo siltumu. Savukārt ar elektrību ir tā, ka vienā megavatstundā elektrības mēs teorētiski varam no tā izdabūt arī 1 megavatstundu siltumu. Ja mēs, protams, to elektrību patērējam tradicionālā veidā ar parastu elektrisko sildītāju. Tas koeficients ir 1:1. Mēs no 1 megavatstundas iegūstam 1 megavatstundu siltumu. Bet te ir runa par lietderības koeficientiem. Ja? Kā ne visi materiāli sadeg 100% efektīvi, un pārsvarā visiem šis koeficients ir zem 1 vai vienāds ar 1, bet mēs redzam, ka siltumsūkņiem mēs no 1 megavatstundas elektroenerģijas varam iegūt, pieņemsim, 5 megavatstundas siltumenerģiju, kas ir 5 reizes vairāk nekā patērēta elektrība. Tas īsumā par teoriju, un tad man ir salīdzinājumam, man arī Excel tabulā šo te es droši arī varēšu arī padalīties, ja kādam būs interese pēc tam e-pastā. Un te mēs, kam šeit varbūt var pievērst uzmanību, tas atilpināsim, lai es ceru, ka jūs varat izsekot līdzi, jo teorijai parasti ir grūti izsekot līdzi. Bet te mēs redzam, ka cik tad mums izmaksā tā 1 megavatstunda siltuma enerģijas pēdējā kolonā. Ja mēs parēķinām pašreizējo cenu, ja mēs parēķinām, cik ir šis lietderības koeficients šim degtspējīgam materiālam, tad sanāk, ka pašlaik mums izdevīgākā ir malka. Mēs ar malku varam 1 megavatstundu siltuma enerģijas, mēs varam par 33 eiro vērtībā malku iegūt. Pašlaik visdārgākais, un, protams, tā tas visticamāk arī būs, ka mēs vienkārši elektrību tā tīri dedzinam ar eļas radiatoru, pieņemsim, jā, tad mums 1 megavatstunda izmaksās 202 eiro, kas ir 2 reizes dārgāk nekā, pieņemsim, ja mums ir centralizētā apkura. Vai arī, ja mēs pieņemsim dabasgāzi dedzināt pēc pašreizējām cenām. Kam es gribu pievērst uzmanību, es pieņemu, ka kāds no klātesošiem droši vien šeit mājās kurina granulas. Un jūs droši vien pamanījāt, ka pēdējos gados granulu cena pieauga ļoti dramatiski. Bet tur runa nebija tikai par granulām, protams, arī elektrības cenas pieauga, degvielas cenas arī pieauga, bet granulas tas bija tā, ka tas bija nevis tur 30–40%, bet tas bija reiz 2 un pat vēl vairāk. Tās granulas kļuva vienbrīd 2 reizes dārgākas. Tagad tā cena bišķiņ tā kā normalizējusies, bet jebkurā gadījumā, tas nav lēts prieks, ja mums ir māja jāapkurina, mums ir tonu mēnesī, mums jāizkurina, tie ir 300 eiro, padāri. Šis arī bišķiņ teorijas, bet kāpēc es to gribu izcelt, ka, tātad lētākais mums ir malka, dārgākais ir tīrā elektrība, un tad ir pa vidu tie granulas,
dabasgāze un siltumsūkņi. Tā, atgriežos pie prezentācijas. Šo Excelīti jūs varēsiet, ja kāds man atsūtīs ēpastu, es droši padalīšos, aizsūtīšu, tad var arī pasakot pēc tam līdzi. Ļoti īsumā par katra kurināmā veidu plusiem un mīnusiem, vismaz tiem, ko es varēju izcelt, un to, ko es arī, ja es kādu varbūt nepārzinu, tad es pameklēju publiskajos informācijas avotos. Centralizētais siltumtīkls pluss ir tāds, ka tas ir ļoti ērti un vienkārši. Es teikšu, ir tiešām ļoti paveicies tiem, kas privāti mājā var lietot centralizēto siltumapgādi. Mums nav ne par ko jāuztraucās. Pilsēta mums piegādā siltumu, mēs mēneša beigās samaksājam patērētās siltuma enerģijas rēķinu un viss. Un galvenais tas ir droši. Mums mājās nav arī uguns. Mums ir karstais ūdens, ko mums piegādā siltumnesējs, ko mums piegādā Ventspils siltums un viss notiek. Tradicionālā malkas apkure. Tātad, ko es gribu izcelt? Tātad, tas ir lēti, ja malkas cenas ir salīdzinoši vēl joprojām zemākas nekā citiem kurināmajiem. Ja vēl kādam ir savi meži, ko viņš var šo malu piekūt bez maksas nosacīt, tad vispār super. Un kas ir ļoti labi, malkas krāsums darbosies vienmēr. Mums nevajag ne elektrību, mums nevajag neko, mums ja ir darba kārtībā, mums malkas krāsums darbosies. Bet tas nav ērti. Mums ir malka jāgādā, tā ir jāuzglabā pašiem, kā nekā arī jākurina. Un, protams, ir jādomā par krāsnes tīrīšanu no pelniem un dūma tīrīšanu. Un kas ir vēl varbūt mīnus, ko es gribu izcelt malkas apkurē, ir tas, ka nav precīzi klimata regulēšanas iespējas. Mēs iekurinām, krāsnes lēnām uzsils, tad parādās siltums. Esam iekurinājuši par daudz, paliek mums pa karstu. Tās regulēšanas iespējas ir diezgan dažādas, bet, mani vecāki vēl joprojām tā dzīvo, un viņi pa gadiem iemācījušies, kā to darīt, un viņi zina, cik viņiem ir kādā augstumā jāliek pagalas krāsnī, un viņiem viss ir kārtībā. Tad ir granula apkure. Es teiktu, ja pirms 15 gadiem es to paskatītos, visu teiktu, forši, mums vairs nav jāliek pagalas iekšā, baigā ērti iebedam granulas, un viss notiek pats. Bet, ja mēs paskatāmies mūsdienās, tad es teiktu, tas nav visai ērti. Granulas arī ir jāgādā, tas mums atrada, tas ir kaut kur jāuzglabā, un tā granula tvertne mums nav bez izmēra. Ja? Mums ir pa laikam, manā gadījumā bija reizi 5 dienās šī granula tvertne bija jāpapildina. Un tad ir jātīra, protams, šis pats granula katls vai kamīns, ir arī granula kamīni, un dūma arī jātīra, jā. Un ir daļējas attālināts regulēšanas iespējas. Jaunākiem katliem, protams, tas lielākā daļa ir iebūvēts, ka mēs varam telefona aplikācijā attālināt ieslēgt šo granulu katlu, pa dienu nekurinam, pieņemsim, vakarā izdomājam, kad braucam mājās, iekurinam, jā. Tā kā iespējas mūsdienās ir dažādas. Bet tas, kā jūs teicu, daļējas, jā. Nākamais dabasgāze. Es runāju par granulām, bet ar dabasgāzi, man liekas, bija vēl trakāk ar tām cenām. Tur arī bija vairākas reizes pieaugums. Tagad arī mazliet normalizējusies. Bet tas ir ērti. Mums ir gāzes katls mājās, patērējam gāzi un samaksājam rēķinu. Forši. Labi, ir vēl, kam nav gāzes vats, varbūt pie mājām pievadīts, tad ir gāzes krātuve pašiem savu, ka to arī uzpildu tur vienreiz gadā, un viss ir kārtībā un aizmirstam par to. Tad ir elektriskā apkure. Un šeit es runāju par visparastāko vai eļas radiatoru vai šo te pūtēju ventilatoru, kas pūš siltumu. Jā, mēs varam to ātri iegādāties, ielikt kurā telpā, kur mums ir elektrība un mums tur būs apkure, baigi forši. Bet dārga eksploatācija, jo šī elektrība, tā liederība, kurināt tīri no elektrības ar šiem eļas radiatoriem, pieņemsim, ir ļoti, ļoti zema, un tas elektrības rēķins mums būs tiešām grandios, ja mēs šādā veidā kurināsim. Tad ir siltumsūkņi, kas ir ļoti ērti. Princips tāpat kā ar gāzi, vismaz ērtuma ziņā. Mēs patērējam elektrību un samaksājam elektrības rēķinu beigās. Man svarīgs ļoti aspekts bija drošība.
Mājās mums nekas nekurās, mums nav jātīra dūmvadi, mums nav jātīra kurtuve, mums nav granulas jāgādā un tā tālāk. Ļoti vienkārši un forši. Un siltumsūkņiem gan, ja ir kāds galīgi vecāks modelis iegādās pirms daudzākiem gadiem, tad attālinātā vadība varbūt nebūs, bet jauniem siltumsūkņiem lielākai daļai ir attālinātā vadība, kur mēs varam kontrolēt gan temperatūras, gan slēgt iekšā ārā, iestatīt laika grafikus un tā. Kā tad ir mājas centrālās apkures elementi? Ja mums ir krāsnes, tad mums ir krāsnes. Mēs kurinām krāsni, tā arī silst un cilda telpa. Bet, ja mēs runājam par centrālo apkuri, tad tas ir siltuma avots, kurus mēs daļu apskatījām. Tas ir vai nu granulu katls, granulu kamīns, vai gāzes katls, vai siltumsūknis. Tad ir siltuma mezgls, kur mēs to attiecīgi visas tehniskās lietas, kas tur nepieciešams. Akumulācijas tvertnes vai izspiešanās traukli un tā tālāk. Tas viss, karstā ūdens tvertne, kur mēs sagatavojam karsto ūdeni, ko pēc tam patērējam izlietnēs, dušās, vannās, radiatori un, pieņemsim, siltās grīdas. Tas būtu īsumā par to apkuri. Ar ko es saskāros darbā, ar kādu problēmu, un es domāju, ka varbūt vēl kāds no klātesošajiem vai no tiem, kas ir attālināti, ka jūs droši vien esat redzējuši uz radiatoriem šīs te grozāmās galviņas, uz kurām ir sniegpārsliņa, tad ir 1, 2, 3, 5 un citam ir arī 6 un maks, tā kā maksimālais režīms. Bet ko patiesībā tā termogalva dara? Lai visiem būtu skaidrs, es izstāstīšu. Un būs arī mums viens lielisks video. Nevajag šo termogalvu, kas uz radiatoru salīdzināt, ir vienkārši kā ūdenskrānu. Mēs pavaram vaļā vai ciet, un tad mums siltums būs vairāk vai mazāk, pieņemsim, ja? Tāpat kā ūdenskrānā, mēs pavaram vairāk, ūdens līst vairāk, pavaram mazāk viņu, ūdens tek lēnāk. Tā ir īstenībā ļoti apbrīnojama tehnoloģija, kas pati regulē mums siltumu telpā. Radiatoram šī termogalva, ja mēs uzliekam cipariņu 3, tad tās termogalvas uzdevums ir vērt šo radiatoru ventilu vaļā un ciet, visu laiku uzturot telpā aptuveni 20 grādus. Un redz, kur te arī var redzēt tiem, kas ir attālināti pieslēgušies ekrānā, te ir tie cipariņi apakšā uzzīmēti. 1, 2, 3, 4, 5 un sniegpārsliņa. Sniegpārsliņa principā nozīmē to, ka tas nav tā, ka jūs radiatoru aizgriežat ciet. Tas ir pretēssalšanas režīms. Ja telpā būs zemāk par kādiem 6 grādiem, tad radiators tāpat vērsies vaļā, lai neaizsaltu jums telpas, lai neaizsaltu radiatorā ūdens un tā tālāk. Tas nav tā, ka mēs radiatoru pilnībā aizveram ciet. Ja mēs šo radiatoru uzregulējam uz 1, tad tā termogalva mūs uzturēs to radiatoru tik siltu, lai telpā būtu 12 grādi. Un tā tālāk 2, 3, 4 un 5, bet klasiskā situācija mums stāv 3 vai 4, 4 tad ir pa siltu, 24 grādi, bet parasti ir 3, kas ir optimālā iekštelpu temperatūra 20 grādi pēc Celsija. Paskatīsim arī, ieskatam to video. Tā. Kur arī būs uzskatām redzams, kā tas īsti strādā. Tātad tiklīdz telpa sasniedz to mērķa temperatūru, ko mēs esam uzgriezuši nosacīt ar to 3, tā termogalva aizvērs to vārstu cieti, un tajā brīdī siltums netiks padots. Līdz telpa atdzisīs atkal un pagriezīs to vārstu vaļā. Video ir diezgan īsts, tā kā mēs nekavēsim daudz laiku skatīt. At some point, we reach a state of equilibrium. The flow of the heating media reaches a level that maintains a constant temperature of 20 degrees Celsius in the room. When we reduce the setting from 3 to 1, the valve closes completely until the room temperature drops to the set level. At this point, the valve gently opens again so that the temperature does not drop below 12 degrees Celsius. We are in equilibrium again. The slow flow of the heating media makes it possible to maintain a constant temperature in the room.
Tā, nu lūk, tas arī viss. Kāda ir klasiskā situācija lietojot šos? Nu, pieņemsim, atnāk uz ofisu darbinieks un viņam ir augsti. Ko viņš pirmais izdara? Viņš to radiatoru termogalvu uzgriež uz 5, jo viņš domā, ka viņš tad ātrāk sasildīsies. Un tā arī atstāj uz to 5. Kas beigās notiek? Telpa uzsilst, lēnām viņa silst, jā, bet darbinieks aiziet prom, viņš atstājas 5 un beigās telpa mums uzsilst līdz 24, 25 un vēl vairāk grādiem, kas ir pa karstu. Tad šī termogalva mums automātiski regulē šo temperatūru. Tā nevajag ne elektrību, neko. Tur ir tīrā fizika, tur izplešās temperatūras ietekmē, izplešās un saraujās tas kaut kāds elements, kas spiež to vārstiņu ciet un vaļā. Ir bijusi tāda situācija? Tas ir tāpat īstenībā kā mašīnā. Mēs klimata kontroli kā strādā. Mēs, ja ir baigi karsts salonā, mēs uzliekam uz minimālo temperatūru, cik var, 16 grādus, bet tas jau ātrāk mums mašīna neatdzesēs. Klimata kontroli jau strādā tā, tu iestati savus vēlamos 22 grādus mašīnas salonā, un cik ātri tā mašīna spēs sev atdzesēt, tik arī spēs, un viņa uzturēs kaut 22 grādus. Tas ir vienkārši psiholoģiskais faktors, jo mēs griežam vai to maksimumu vai to minimumu un domājam, ka tā kaut kas notiks ātrāk, bet tā nav. Tā. Un jā, te vēl arī ieskatām ir silto grīdu kolektors, tur ir pievienots tās caurules, kas mums iet siltajās grīdās, iebetonētas un tur cirkulē šis siltais ūdens, un arī tām ir līdzīgas šīs te. Citiem ir, man pieņemsim vēl nav, es nevaru regulēt atsevišķi, bet tā, man ir pelīte, bet šeit ir tās arī tā kā speciāls galvas, kas šos vārstus ver vaļā un ciet, un tādā veidā mēs varam katrā telpā individuāli šo temperatūru regulēt. Un tad beidzot mēs nonākam līdz tam viedumam, kā tad padarīt apkuri gudrāku. Un šeit tiešām būs izcelti tie vienkāršākie soļi, kā to var izdarīt. Viens ir šīs parastās termogalvas, ja tās vispār ir uzstādīts. Ir jau citiem, kam nav, un kāda apkurs sistēmā ar temperatūru, šī siltumnesēja tā arī tā radiatoru silst ar tādu temperatūru. Tad nevar panākt to vēlamo efektu, ka vienā telpā mums parasti ir tā. Ja šīs termogalvas nav, tad kādā istabā būs pa augstu un kādā istabā būs pa siltu. Bet, stāsts ir par to, ka mēs šīs parastās termogalvas, pa kuru video mēs noskatījāmies, mēs varam aizvietot ar vietējām termogalvām, kas jau strādā elektroniski, kur mēs varam iestatīt dažādas iestatījumus, pēc tam paskatīsim. Tad vēl silto grīdu vadību. Man pieņemsim mājās ir tā, ka šīs siltās grīdas es nevaru regulēt atsevišķi katrai istabai šo te. Es varu ar roku pagriezt vaļā ciet, vairāk vai mazāk, bet tas nebūs atkarīgs no temperatūras. Tas nozīmē, ka arī man kaut kur būs, ja es nebūšu saregulējis tur uz sajūtām, un iztestējis to situāciju, tad man arī tā grīda temperatūra atšķirsies un telpa temperatūra atšķirsies. Tad arī šīm siltajām grīdām, ja tas nav izdarīts, var uzlikt šo te gudro vadību, ka ir iespējams regulēt katrai telpai, katram šīm siltās grīdas apkurs lokam atšķirīgi šo temperatūru, šo siltā ūdens plūsmu. Kas vēl varbūt ir svarīgi, ja jūs īpaši, ja jūs neuzturaties visu laiku mājās, mēs lielākā daļa esam strādājuši cilvēki, mums ir varbūt dažreiz svarīgi zināt, cik tad mums mājās ir silts, kāda mums ir temperatūra. Tad mēs varam uzstādīt temperatūras sensorus. Ar temperatūras sensoriem mēs varam saprast, kas mums mājās notiek, kamēr mēs tur neesam. Un tad ir vēl relēji viedie slēdži, ar kuru palīdzību mēs varam arī attālināti regulēt dažādas lietas. Tas nebūs attiecībā uz apkuri, bet pieņemsim, mēs te ar kolēģiem jau, kas bija atnākuši klātienē, mēs jau izrunājam, mēs varam savu māju padarīt gudru, kaut vai vienkārši uzstādot parastā gaismas slēdža vietā gudro slēdži, kur mēs varam attālināti vadīt savu telefonu, pieņemsim, iestatīt dažādas laika grafikus. Un līdzīgi mēs varam izdarīt arī ar apkurs sistēmām, it īpaši, ja mums nav tiešām tur supermoderna jauna uzstādīta sistēma,
mēs gribam, pieņemsim, kontrolēt kādu cirkulācijas sūkni ēkā, mēs to varam darīt arī ar relēju palīdzību, bet tur bišķiņ jāuzmanās arī. Ja? Mums ir jāsaprot, ko mēs darām. Mēs nedrīkstam atslēgt cirkulācijas sūkni, mēs strādājušam granulu vai malkas katlu. Tur ir nianses, protams. Un kā mēs vēl varam apkuru padarīt gudrāku, ir, ka mēs apkurus veidu vienkārši mainām, kad kaut ko gudrāku. Uz ko arī būs tā, par ko es arī stāstīšu tālāk, savu personisko pieredzi. Un tagad īsumā par tām viedajām radiatoru termogalvām. Kāds tad ir tas ieguvums, ja mēs aizvietojam šīs klasiskās radiatoru termogalvas, kas ir mums redzams augšējā attēlā ar to trīnieciņu? Un ko mēs varam iegūt, ja mēs uzstādām šo gudro termogalvu, kas jau vadās elektroniski? Galvenais ieguvums ir laikam jau pirmkārt komforts lielāks. Pieņemsim, es zinu daudz cilvēkus, kas mīl gulēt pa nakti vēsākā temperatūrā. Un ir arī pierādījies, ka mēs varam tā arī labāk izgulēties. Mēs esam zem siltas segas, bet telpā mums ir bišķiņ vēsāks. Pieņemsim 18 grādi, nevis 20 vai 22. Un vēl viena, kas mēs varam ietaupīt siltumu, bet tur arī ir jāuzmanās. Mēs nevaram, protams, pilnībā nolaist temperatūru zemē, kamēr mēs esam darbā, jo, lai pēc tam sasildītu ļoti, pieņemsim, no 14 grādiem atpakaļ uz 20, tur ir jāskatās, lai mēs nepatērējam vairāk enerģijas. Bet tā ideja ir tāda, ka mēs varam sastādīt laika grafikus, pieņemsim mēs, kamēr mēs esam probmūtnē darbā vai aizbraukuši ārpus pilsētas, ārpus mājām uz ilgāku laiku, mēs varam iestatīt, pieņemsim, lai mums nebūtu 22 grādi telpās, kā mēs varbūt esam pieraduši, bet mēs iestatām 18 grādus. Tā zinātne pierādījusi to, ka samazinot 1 grādu temperatūras telpā, mēs varam ietaupīt līdz pat 5–6% no iztērētās siltumenerģijas. Tas ir tāds, pierādīts lielums 5–6%, samazinot par 1 grādu pēc Celsija telpās temperatūru. Tas nozīmē, ka ārpus mājas jums esot visu dienu, jūs mierīgi varat samazināt šo temperatūru par 2 grādiem, pieņemsim, vai par 4, un jau laicīgi, vai jūs ieliekat laika grafikā, vai dodoties mājās, jūs telefonā uzspiežat, tagad es savā tajā istabā gribu nevis tos vairs 18 grādus, bet jau 22, jo es drīz būšu mājās. Un arī no tiem 18 grādiem tā piesildīšana nebūs tik ilga, nebūs tik liels šis enerģijas patēriņš, un tajā ilgstošajā periodā, kurā mēs esam prom, mēs būsim ietaupījuši. Bet tur tiešām jāskatās pēc apstākļiem. Tas nav viennozīmīgi nosakāms, un situācijas var būt dažādas, protams. Un jā, tas ka ir attālināti vadība. Protams, mēs arī braucot projām no mājām ilgstoši, mēs varam arī parasto termogalvu aizgāties pie šī ciet, samazināt šo temperatūru. Bet tad mēs arī atbrauksim augstā mājā un gaidīsim, kad mēs pagriežam atpakaļ radiatoru uz trīnieciņu, pieņemsim, lai būtu tie 20 grādi, un tur paies laiks, kamēr piesilst. Savukārt attālināt šīs termogalvas mēs varam vadīt telefona aplikācijā. Pirms mēs dodamies mājās, mums ir, pieņemsim, 2 stundu brauciens, mēs jau laicīgi iestatām savu vēlamo temperatūru, un tad šis radiators jau sāks silti. Un jā, automātisks arī laika grafiks, ja mums ikdienas paradumi ir vienādi, darbs mājas, mēs varam arī mierīgi salikt laika grafiku, lai šī temperatūra regulētos pat automātiski. Pieņemsim, esot darbā, mēs uzliekam tos 18 grādus, mēs zinām, ka mēs pēc 5 būsim mājās, termogalvai uzdevums nodrošināt jums 22 grādus, kamēr jūs esat mājā. Savukārt, kamēr jūs guļam istabā, jūs arī varat iestatīt automātiski, lai tā temperatūra samazinās un jums ir labāks miegs, pieņemsim. Es pat zinu cilvēks, kas guļ ziemā pie atvērta loga, tiešām ir, kam patīk tiešām vēsam. Bet es neesmu riskējis to darīt, jo ir bail vienkārši saslimt. Bet ja norūdās, es pieņēmu, ka var gan tikt pie labākas veselības un vēl ietaupīt uz siltumenerģiju. Jā, tad ir vēl viens diezgan vienkāršs un pat lēts, es teiktu, risinājums, ka mēs varam ievietot šos temperatūras sensors, kas ir diezgan mazi, strādā uz baterijām, baterijas strādā pat līdz 2 gadiem.
Un mēs varam visās savās istabās, pieņemsim, ielikt arī papildus temperatūras sensors. Nu, es iesākumā teicu, es esmu tehnoloģija entuziasts, un man patīk saprast situāciju, man patīk arī paskatīties tās līknes, kas kurā brīdī ir noticis. Un kas ir forši, ka arī šī vēsture temperatūrai saglabājās, un tad jūs varat citreiz arī izdarīt kaut kādas secinājumus. Nu, kāpēc man pieņemsim, tad tā temperatūra bija tik zema vai tad tik augsta? Jo informācija ir ļoti svarīga lieta jebkurā nozarē. Ja mums nav informācijas, mēs nevaram bieži vien atrisināt problēmu. Un šī gadījumā, ja mums ir informācija, mēs varam izdarīt secinājumus un jau saprast, kur varbūt mums kaut kāda problēma bijusi, kas mums atkārtojas ļoti bieži. Un tas arī vairāk no tādu viedokļu. Un vēl attiecīgi mēs varam saslēgt vienā sistēmā šos temperatūras un mitruma sensorus un vadīt ar šiem gudrajiem relējiem, pieņemsim citas ierīces, pieņemsim gaisa mitrinātāju vai to pašu kaut kādu silto grīdu sūkni. Ja? Pieņemsim, es vienbrīd tā dzīvoju, ka man, ja temperatūra ir pa siltu, pirmajā stāvā ir siltās grīdas, es atslēdzu silto grīdu sūkni un man siltā grīda nosacīti izslēdzās. Tā kā iespējas ir dažādas, bet tas ir tāds, paša radīts risinājums. Ja mēs būvējam no nulles, protams, mēs visticamāk šādām lietām neaizrausimies. Ja mēs būvējam jaunu māju, tad tur jau viss būs visticamāk pārdomāts. Nobeigumā par personisko pieredzi, un te būs tas stāsts, ko mēs vēl varam darīt, lai padarītu apkuri viedāku. Un te būs vairāk personiskā pieredze, mana pāreja no granulu katlu uz siltumsūkni. Man pirms tam bija granulu katls, ko jau iepriekšējā saimnieki tajā īpašumā bija jau uzstādījuši. Katls diezgan vecs, pusautomātisks. Tas nozīmē to, ka šī gadījumā man nebija autostarts un autostops. Tas nozīmē, ka es to granulu katlu nevaru apturēt tā vienkārši iestartēt. Es redzu, ka būs kāds jautājums. Jā, granulu katls vecs, un es saku, tā bija ļoti liela problēma man, jo, pieņemsim, ja nospiež stop pogu uz katla, granulas, pa to šneku saucamo, kas padod granulas degšanas tvertnē, tas granulas turpina lēnām gruzdēt, un tas var novest pie lielas nelaimes. Un es brīnos, ka šādus katlus ar šiem horizontāliem šnekiem, kas spiež granulas no sāna, ka vēl joprojām ražo un piedāvā. Bet man kolēģiem bija līdzīgs katls, un tas rada tikai problēmas. Ir ļoti liels aizvekšanās risks. Ir katli, kur virs granulas no augšas, vienkārši pa caurulīti. Tur viss ir droši. Bet šī tipa granulu katli radīja problēmas. Kas man nepatīk varbūt tajā granulu katlā ir tas, ka regulāra granulu papildināšana, labi, tas nebūtu tas trakāk. Es vienreiz nedēļu aizēju un pieberu granulas. Tas ir pāris minūšu jautājums. Bet tā katla tīrīšana. Mums ir reizi nedēļā tādā kārtīgā ziemā. Tas granulu katls ir jāaptur. Mēs paliekam bez apkurs. Mums ir jāiztīra pelni no kurtuves. Ir, protams, arī granulu katli, kur ir konvejeru lenti, kas pelnus izdzen ārā un ieliek atsevišķā tvertnē, augstākā pilotāža. Bet lielākoties, cik es esmu runājis arī ar citiem, kas lieto granulu katlus, tas katls reizi nedēļā jātīra. Jāaptur katls, mums māja paliek pēc laika vēsa, mums ir jāpagaida drošības pēc, ka tas katls vēl atdziest, mēs nevaram uzreiz raut vaļā kurtuves durvis un rīkoties. Un ir šī tīrīšana. Un lai kā mēs tīrītu, rodas netīrība. Šie melnie, smalkie putekļi, tajā telpā, kur mums ir granulu katls, viņi lido pa gaisu, pēc tam pašam ir ap nāsīm melns, ja tu esi salpojies tās smalkās ogles. Tas, ka granulas ir jāuzglabā kaut kur, it kā varbūt daudz, tad mēs esam liela problēma. Man, piemēram, nebija tāds pieredze. Man ir jāaptur vai nu zem nojums, labākajā gadījumā vai zem klajas debesis, jāapsedz. Dūlvadu tīrīšana. Tas ir jebkuram apkurs veidam, kur mēs kaut ko dedzinām. Bet kāpēc es pielicu zvaigznīti pie dūlvadu tīrīšanas? Tiem, kas dzīvo mājās, privātmājās,
Un tiem, kas ir apdrošinājuši savu īpašumu, nedara tas, ka jūs vienkārši paši iztīrat savu dūmvadu, vai ka jūs atsaucat kaimiņu, kurš ir baigais profesionāls, un viņš jums vienkārši iztīra. Jums vajag obligāti šo tīrīšanas aktu no certificēta speciālista, jo pretējā gadījumā nedod Dievs, jums būs uguns nelaime mājās. Jums apdrošinātājs vienkārši atteiks vai nu visu izmaksu apdrošināšanas, vai daļu no izmaksas tikai dēļ tā, ka jūs nevarējāt pierādīt, ka jums ir bijis tīrīts dūmvats. Tāpēc, jā, šeit uzmanīgi tiešām tiem, kam šis ir jādara, kam mājas ir apdrošinātas, pieaiciniet certificētu speciālistu, kas var uzrakstīt apliecinājumu, ka jums ir iztīrīts dūmvats. Jā, par šneka īpatnībām es izstāstīju. Šneks tad ir tas mehānisms, kas padod mums granulas no granulu tvertnes uz pašu kurtuves telpu, kur šīs granulas sadeg. Tas man šī gadījumā neapmierināja. Un es atzīšu ar visu to, ka reizi vai divas reizes gadā ir tīrīts dūmvats. Ir bijuši gadījumi, ka šajos laikos, kad tiek tīrīts katls, vēl nav pilnībā atdzisis un ir kaut kā dzirkstelīt vēl iekšā. Caurvēja rezultātā, ka jūs atverat kurtuves durvis, pietiek ar vienu dzirksteli, kas ieraujās jums dūmvadā, un pat tas minimālais sodrēja daudzums, kas tur ir sakrājies, vienkārši sāk gruzdēt vai sliktākā gadījumā degt ar atklātu liesmu. Un tā ir milzīga problēma. Šo es esmu piedzīvojis kādas 2 reizes, un tā ir ļoti nepatīkama sajūta, ka tu dzirdi, ka tev skurstenis čurkst, tu jūti, ka viņš ir ļoti karsts, un tu, principā, gudrākais, ko izdarīt, ir aizraut kurtuves durvis ciet, lai nav vairs gaisa plūsmas. Bet, tā ir ļoti tāda iekšēji, tas dod nemieru vienkārši. Un kas vēl man satrauc tieši granulu katla, un te arī būs, tiem attieksies šis uz tiem, kam ir centralizētais malkas katls, ne ar dabisko cirkulāciju, bet ar piespiedu cirkulāciju, ar cirkulācijas sūkni. Mēs zinām, ka, ja pazūd elektrība, mums ir nepieciešams cirkulācijas sūkni, vismaz cirkulācijas sūkni nodrošināt rezerves barošanu. Pretējā gadījumā, kas mums notiek, mums pazūd elektrība, mums apstājas cirkulācijas sūknis, kas dzenā apkārt pa apkurs sistēmas šo šķidrumu, bet katls tad mums turpina kurties. Rezultātā notiek tas, ka mums šis ūdens sistēmā uzvārās tik daudz, ka kāp spiediens, mums var arī tas katls uzsprāgt, mums var sprāgt caurules, un katrā ziņā tas var būt nepatīkami. Un tā ir vēl viena nianses, kas ir, ar ko ir jāņem vērā, ka mums granulu un malkas katli lielākoties ir ļoti, ļoti vēlams nodrošināt rezerves barošanas, kaut vai to tautā saucamo upsi, ko mēs liekam pie datora, tikai varbūt bišķiņ kaut ko jautīgāk. Tā kā, tā bija tāda nianses. Tagad noskatīsimies īsu video, kas mums notiek, ja mēs netīram skursteni. Un šis tiešām ir tāds, tur riķīgi ar liesmām būs. Video arī nav garš, mēs noskatīsimies visas 2 minūtes. Bet nelaime ir liela notikt, ja kārtīgi aizdegās dūmvats. Diemžēl angļu valodā, es nevarēju atrast mūsu valodā šādu video. Jūs redzat, ka pa skursteni nāk liesmas ārā. Tur viss deg. Un šiem cilvēkiem tas skursteni, tas dūmvats nav pat īsti izolēts. Viņiem skarās klāt par koku konstrukcijām, kas ir vēl bīstamāk. Un jums uzkars dūmvats, jums var aizgriekties arī koku konstrukcijas. Kind of endangered, but enough to make sure there's red hot sparks falling out of the chip. No,
temperature is degree of something silent chimney being hot enough to catch some wood in proximity of the chimney. Nu, es ceru, ka tā nopietnība ir skaidra, un kas ir varbūt pats trakākais, ka ja vienreiz šis ir noticis tam dūmvadam, jums nevar būt pārliecība, ka tas dūmvads nav jau cietis šīs augstās temperatūras ietekmē. Ir kaut kāds mikroplaisas parādās, kur jau potenciāli nākamreiz jau var uguns iet cauri. Nu, lūk, tas tāds biedējošs video, bet ticiet man, šīs lietas, nu, ja mēs par tām aizdomājamies par vēlu, tad ir par vēlu. Turpinot personisko pieredzi, es sapratu, ka es sapratu, ka šai granulu apkurei pašlaik ir vairāk mīnusu, nekā es saredzu, pieņemsim, labai alternatīvai, kas saucās siltumsūknis. Es varbūt izlaidīšu daļu par gaisa siltumsūkni, jo mēs bišķiņ pārsniedzam laiku, bet tā mana pieredze bija, ko es padarīju savā mājā viedāk. Es pārgāju no šī granula katla uz gaisa ūdens siltumsūkni. Tas nozīmē to, ka mēs granulu katlu aizstājam ar siltumsūkni, kas ar elektrības. Un, ak, tu Dievs, kāds siltumsūkņu speciālists te varētu nokomentēt, kas tur iekšā notiek. Es tik smalki neesmu izpētījis, bet siltumsūknis izmanto to ārā gaisu un ar elektrības palīdzību viņš krietni efektīvāk nekā mums ir standarta eļas radiators, viņš rada karsto ūdeni. Līdzīgi kā granulu katls mums silda ūdeni, tad siltumsūknis arī, gaisa ūdens siltumsūknis mums ražo šo pašu karsto ūdeni, kas mums pēc tam cirkulē pa māju, pa siltiem grīdām, radiatoriem un tā tālāk. Kas tur ir tik forši, ir tas, ka ir ērta ieslēgšana un regulēšana, to mēs pārsvarā darām caur telefonu. Protams, var arī pieiet pie paša siltumsūkni, saregulēt visu, nevienmēr mums ir varbūt telefons ar attiecīgi līmeņa baterija, varbūt izlādējies, varbūt pazudz internets vai kas, bet šī ieslēgšana un regulēšana ir ērta, un pats galvenais, ka mēs jebkurā laikā varam viņu izslēgt. Mums vairs nevajag gaidīt, ka kaut kas izkurēsies, un tā tālāk. Mēs varam regulēt temperatūru sīknu un smalku. Malkas katlā mēs temperatūru nevaram īsti regulēt. Ir, protams, iespējas dažādas, ir akumulācijas tvertnes, un mēs varam visu kaut ko izdomāt, bet arī granulu katlam. Pirms manam katlam bija zemākā temperatūra, kur es varu uzlikt. Darba temperatūra bija šim cirkulācijas šķidrumam 65 grādi. Ja es lieku mazāk, man veidojas kondensāts un katlā, un vienkārši, teorētiskais minimums ir 65 grādi. Kas rudenī reāli nav vajadzīgs radiatoros. Tas siltajās grīdās ne radiatoros, mums nevajag tik augstu temperatūru. Jārā ir kaut cik silts laiks. Siltumsūknim jūs varat regulēt šo temperatūras diapazonu. Pieņemsim 25 grādiem līdz, jau pat 65 ir arī tāda siltumsūkņi, kas ražo tik augstu šo ūdens temperatūru, bet mēs varam sīk un smalki regulēt un piedzīt pēc tam šos grafikus attiecīgi laikapstākļiem un tādā veidā arī ietaupīt. Priekš kā mums cirkulācija uzturēt pārāk augstu temperatūru, ja mēs vienkārši to neizmantojam. Siltumsūknis aizņem maz vietas, ir īpaši tas iekšējais bloks. Tas ir, tie arī pirms atšķirās, ir ar iebūvēto karstā ūdens tvertni, ir bez. Tie, kas ir bez, tie ir vispār, es pat nezinu, ar ko salīdzināt, bet, nav liela, kaut 70 reiz, 30 reiz, 20 centimetri, pieņemsim, jā. Maza kastīte stūrī nolikt, nav granulu katls vai malkas katls ar lielo formu. Ārā bloks gan bišķiņ vietas aizņem, bet gan jau ārā pagalmā vietu var atrast kaut kur. Un kas ir pats foršākais pašam, nav jādara nekas. Ja neskaiti, jūs tiešām gribat ļoti sekot līdzi un taupīt, jūs piedzenat to temperatūru, paregulējat, to jūs izdarat telefonā, bet jums pie tās iekārtas nav jāiet klāt. Nevienā brīdī. Klusums un tīrība. Strādājums fantastiski klusu, arī ārā bloks, nav tā, ka viņš drausmīgi tur trokšņot. Un mums viss ir tīrs, mums nav ne dūmu, mums nav ne šo putekļu, ne pelnu, nekā.
Man ļoti svarīgs faktors bija šī ugunsdrošība, ka man mājās nav atklāta liesma. Te gan ir, arī, kas jums pieslēdz siltumsūkni, ņemot vairāk, viņš arī patērē diezgan liels jaudas, un tur vajag par elektrības pieslēgumu drošību padomāt, ja? Tur arī ir savs nianses. Un apkopes arī ir nepieciešams salīdzinoši reti. Ieteicams ir reizi gadā, bet tas arī apkopē, ko tur secina, spiediens ok, tas viss ok, un neko pat nedarīs. Ja ir kaut kāda problēma, tad jāsauc gan tehniķis un jāskatās, kas ir. Un kas ir vēl forši, ka ja mēs, pieņemsim, kurinām malku vai granulas, mēs varam apkurs sezonas beigās saprast, cik mēs esam patērējuši, cik mums šis kurināmais aiziet, bet ar siltumsūkni ir tā, ka jūs varat sekot līdzi, cik jums viņš patērē. Jūs jau mēneša beigās nav tā, ka jūs beigās pārsteigums, jūs tagad saņemat elektrības rēķinu un brīnaties. Daļā siltumsūkņi ir arī elektrības skaitītājs iekšā. Ja nav iebūvēts, jūs varat uzlikt atsevišķu elektrības skaitītāju, jūs varat sekot līdz šim elektrības patēriņam. Un kas vēl ir labi, ka vasarā jūs viņu varat izmantot arī karstā ūdens sagatavošanai. Ja vasarā, pieņemsim, jūs nekurinat malkas katlu, jūs nekurinat varbūt arī granulu katlu, man tāda iespēja nebija, jo man katla specifika to neļauj vienkārši. Jūs varēsiet sagatavot karsto ūdeni krietni efektīvāk nekā vienkārši šo elektrisko tēni, kas ir boilerī. Es teiktu, ka 4 vai 5 reizes efektīvāk, jo siltumsūkņus siltos laikapstākļos arī šis efektivitātes koeficients ir ļoti, ļoti augsts, tuvu 5 vai pat vairāk citiem. Un kas vēl ir pārējai, ir dažādi projekti, es zinu vismaz 3, ka mēs varam saņemt valsts atbalstu uzstādot siltumsūkni. Ir dažādas šīs atbalsta programmas, ir tādas, kur pārējot no granulu katlu jūs varat saņemt, pārējot no granulu katlu siltumsūkni jūs varat saņemt atbalstu. Pārējot no fosilā kurināmā, piemēram, gāzes vai mazuta vai citiem, pārējot uz siltumsūkni jūs varat saņemt atbalstu un tā tālāk. Tā kā šīs atbalsta programmas es iesaku arī sekot līdzi, pieņemsim Altuma mājaslapā vai Vides investīciju fonda mājaslapā. Tur tās aktuālās ir, un jūs varat pasakot līdzi, varbūt tiešām ir vērts padomāt par šī apkuras veida maiņu, jo tas tiešām ir. Es personīgi esmu ļoti apmierināts, ka es izdarīju šo izvēli ar šo siltumsūkni, un jāsaka, ka tās kopējās izmaksas, ja mēs salīdzinām, cik es patērētu granulas naudas izteiksmē un cik es pašlaik patērēju elektrību naudas izteiksmē, man iespējams, ka būs pat ietaupījums, iespējams, ka es tērēšu tikpat, bet tas arī atkarīgs no apstākļiem. Ja ir siltās grīdas tikai mājās, vispār super variants ir siltumsūknis, ņemot vairāk siltajām grīdām nevajag tik augstu šo siltumnesēju temperatūru, tad viņš arī strādās ar krietni augstāku šo koeficientu. Ja ir radiatori, tad ir jāskatās. Manā gadījumā ir gan siltās grīdas, gan radiatori, un es mēģinu tādu zelta vidusceļu tur iziet. Tā. Tiešām, es bišķiņ pārsniedzām laiku, ja man no sākuma likās, ka šajā tēmā man īsti, neteiksim, ka nebūs ko stāstīt, bet ka būs varbūt grūtības atrast, par ko stāstīt. Es atvainojos tiem, kas ieradās ar domu par to, ka es tagad prezentēšu visādas viedās tehnoloģijas un tā. Šeit, es to tēmu pavērsu, kā, es iekļauju viedas tehnoloģijas, ko mēs varam izmantot, bet viedums ir arī tas, ka mēs citreiz varam paanalizēt un pāriet uz kaut kādu gudrāku apkursu veidu, kas mums pašiem atvieglo dzīvi. Es domāju, tagad mans e-pasts ir redzams ekrānā, un varbūt es sākšu ar klātesošajiem, varbūt ir kaut kāds jautājums vai komentārs. Es pilnīgi pieņemu arī, ka jums ir savs viedoklis, varbūt atšķirīgs nekā manējais. Es droši jūs varat tagad izpausties, uzdot jautājumus un tā tālāk. Jautājums, vai pārēt no granulām ir nav pastātījuši, protams. No granulu katla? Teiksim tā, ja kurš apkuras katls
mūsdienās izmaksās vienalga, vai tas ir granulu katls, vai tas ir gāzes katls, vai tas ir siltumsoknis. Tur jārēķinās ir vismaz, pats katls, 3000 un uz augšu. Tāds normāls, Siltumsūkņi atkarībā no veida, ja ir gaiss ūdens, kas ir lētāk, tad tur tā cena atkarībā no jaudas ir no 4 aptuveni uz augšu, 4000 eiro. Ja mums vajag kaut ko jaudīgāku, tad ir tā cena attiecīgi, neteiksim proporcionāli, bet viņa aug. Ja mēs runājam par zemes siltumsūkni, kas ir vēl efektīvāks par gaisa ūdens siltumsūkni, tad tur tās ieviešanas izmaksas ir jau 11,000 parasti, 20 vai pat vairāk, bet mēs ilgtermiņā iegūstam labāk šo koeficientu, viņš mazāk tērē elektrību. Bet man personīgi, tie bija aptuveni ar visu pieslēgšanu ap 5000, bet man ir ļoti liels cerības, ka es to valsts atbalstu dabūšu ir uz atpakaļ. Bet, jebkurš, ja jums būtu tagad jāiegādājas jauns kaut kas, es stipri jums iesaku apsvērt domu par to siltumsūkni. Tas ir mans ieteikums. Jūs varat konsultēties vēl citur. Viedoklis, protams, ir vērts vairāk uzklausīt, bet tas ērtums, ka tu vienkārši ne par ko nedomā un beigās samaksā elektrības rēķinu, super. Kā jautājums, cik ilgi jums jau ir tas gaisa ūdens siltumsūknis? Man interesē tieši par ziemām, kad ir tāda lielāka mīnusi, un kāda ir tā efektivitāte? Jā. Es viņu iegādāju salīdzinoši nesen šajā rudenī. Pirms tam man bija tikai gaisa siltumsūknis, bet ziema mums ir pašlaik bijusi diezgan skara īstenībā. Mums bija bija naktis ar -7, -8 grādiem jau man Prievlokos, tepat Ventspilī. Un tur bija tas koeficients, es jau pirmie teicu, otram kolēģim bija aptuveni 2,5 kaut kas tāds. Tad mēs no 1 kWh enerģijas varam saražot 2,5 kWh siltumenerģijas. Bet ko es pavisam noteikti pamanīju, ka oktobrī, novembra sākumā, es krietni vairāk pēc savas pieredzes, es teikšu, es būtu patērējis vairāk granulas, naudas izteiksmē. Ziemā visticamāk man tas patēriņš siltumsūknim būs lielāks nekā salīdzinot ar kurināt granulas, bet tas izlīdzināsies. Bet, tāds pilnvērtīgs secinājums var izdarīt, protams, pēc veselas apkurses sezonas, paskatoties kopējošo tēmu. Un kas notiek tajā momentā? Ir kaut kāds ierobežojums, kas siltumsūknim, pie kādas temperatūras viņš īsti laikam labi nefunkcionē. Tāda ekstrēmāka mīnus, kas tajā brīdī ir jādara, kā siltumsūknim, vai viņš pārstāv darboties, vai viņš vienkārši nedarbojas pietiekami? Ir tā, ka katram siltumsūknim ir norādīts specifikācijā, līdz kādai temperatūrai viņš ir spējīgs darboties. Manā gadījumā tie ir -25 grādi pēc Celsija. Viņš nepārstās darboties, bet kas notiks? Viņam iekšā ir papildus elektriskais tenis. 9 kW, pieņemsim. Ja siltumsūknim pietrūks jaudas, būs pārāk augsts ārā, automātiski pieslēgš šis elektriskais tenis, bet tas gan ēd elektrību no 9 kWh. Tas ir ekstremālos apstākļos, kad nav tiešām viņam iespējams vairs saražot tīri kompresoram šo te siltumu. Principā ar augstu māju nepaliek, vienkārši tas sanāk pie... Ar augstu māju nepaliek, un kas vēl ir, es teikšu, es esmu diezgan atkarīgs palicis no elektrības. Un tagad arī ar apkuri. Un, ja man bišķiņ no sākuma baidīja, labi, granulu katlam es varu pielikt pulpsi, es varu pielikt arī ģeneratoru, es varu turpināt viņu darbināt. Ko es sapratu, ka ar ģeneratoru mēs mierīgi varam darbināt arī pašu siltumsūkni, jo pats siltumsūknis strādā no vienas fāzes pieslēguma. Kāpēc lielākai daļai siltumsūkņi vajadzīgs 3 fāžu pieslēgums elektrības? Tikai dēļ šī elektriskā tēņa. Un ja mēs viņu varam atdalīt no elektrisko tēņu, mēs varam mierīgi ar 3 kW, pieņemsim elektrības ģeneratoru, mēs varam arī siltumsūkni darbināt. Tā kā nav arī tā, ka ir pilnīgi bezizdēja. Bet tur jāskatās modeļu nianses. Bet 3 fāžu pieslēgums tieši elektriskām tēņiem.
Tāpēc viņam ir 3 fāzes. Tas ir boiler. Tas ir, jā, viņam iekšā siltumsūknī ir tas tāpat kā boiler ir elektriskais tēnis, kas silda vienkārši ūdeni. Tur ir tieši tas pats. Viņš principā tā kā caurplūdes šitas te ūdeni boileris strādā. Tā ideja. Zumā ir jautājums, vai var pāris vārds par gaisa siltumsūkni, ar ko tas atšķiras un kas efektīvāks? Jā. Par gaisa siltumsūkni arī. Mans ievads siltumsūkni ceļā bija tieši ar gaisa siltumsūkni, un mājās tāda interesanta situācija ir, ka uzejot uz otro stāvu, tur ir 3 istabas, un ir priekšstāva, kurā man nav vispār nekāds apkurs. Tā kā kāpumtēls, bet diezgan plaša. Un es tur vienmēr novēroju, ka ir vēss, un es sapratu, tagad tur likt elektrisko sildītāju, baigi dārgi. Eksploatācijā, vienkārši elektrība, vienkārši tērēsies. Un vilkt jaunas caurules tagad no siltumās var, tā kā negribējās, lai liktu radiātoru. Un tad es domāju, ka es uzlikšu tur gaisa siltumsūkni. Gaisa siltumsūknis tātad var teikt, ka tas ir tas klasiskais kondicionieris bez mazliet, bet arī jāskatās, ir arī bez apsildes, jo šie siltumsūkņi ir tikai tie, kas dzesē. Bet es uzliku tādu, kas dzesē, jā, un gan dzesē, gan silda. Un ar to ir arī tā pati, ja mēs runājam par efektivitāti, tad tas ir, protams, atkarīgs arī no ārgaisa temperatūras lielā mērā. Bet ja mums ir tādi rudenīgi nulis, kamēr nav sals, viņam tas koeficients būtu diezgan augsts arī. Man ir kolēģis, kurš tārgulē savu privātmāju apsilda arī tikai ar 2 gaisa siltumsūkņiem. Un viņš ir ļoti apmierināts. Ja salīdzinā ar granulu cenu, viņam tur granulām tas jādara. Ar siltumsūkni gaisa krietni efektīvāk. Vienīgais ir jārēķinās ar to, ka tā skaņa fonā viņš pūš to gaisu, bet kas ir pats labākais, tas siltums ir momentāli. Mēs viņu ieslēdzam, māja uzsilst, viņš to gaisa plūsmu apmaina, tās gaisa masas, un telpa uzsilst ļoti, ļoti ātri. Te arī ir tie izceltie plusi, ka ir momentāli siltums, ērti ieslēgšana un regulēšana, un mēs papildus iegūstam vēl kondicionieru vasarā. Man otrā stāvā tas bija ļoti aktuāli, ja man ir mansarda māja un vajag spiež karstums cauri, vasarā ir karsts. Un es esmu iegūst papildus arī vasarā atdzesēšanas funkciju, kas nav slikti. Vēl viens, vai ir kādi riski, ja aptrūks elektrības padara siltumsūkņi? Nē, risku nav. Ja pazūd elektrība, tad siltumsūknis vienkārši izslēgsies, nav risku, viņam vajag elektrību. Slikti būtu tādi, ja tā elektrība tā kā visu laiku, tiešām ļoti ilgstoši raustītos iekšā ārā, ar ļoti īsiem starplaikiem. Bet ja viņš izslēdzās, tā nav problēma. Tas nav, teiksim tā, ja jāsalīdzina tas skaitējums, tad, ja pazūd elektrība mums malkas katlam vai granulu katlam, tad tās ir krietni lielāks problēmas. Ja jautājumi pašlaik nav, es teikšu jums lielu paldies, ka jūs piedalījāties. Es ceru, ka kaut ko jaunu uzzinājāt, ka bija vērts piedalīties. Un sekojot līdzi mūsu nākamajām tehnoloģiju pēcpusdienām, kad mēģināsim izdomāt kādu tēmu, par ko pastāstīt. Ja negluži es, tad varbūt kāds mans kolēģis. Un droši tiešām, ja jums ir kaut kas sakāms, rakstiet man e-pastā. Droši dariet, es mēģināšu, cik ātri tas iespējams atbildēt. Un mūsu tikšanos nākamajās reizēs.